Labrīt, sveicu jūs otrdienas rītā. Mēs turpinām vēstuli ebrejiem 12. nodaļu, šodien 15. pants. Raugaties, lai neviens neatkrīt no Dieva žēlastības, lai neuzaug rūkta sakna, radot nesaskaņas, caur kurām daudzi tiktu aptraipīti. Atkal un atkal Dieva vārds atgādina mūs, ka mums būs būt nomodā par sevi. Būt nomodā par savu ticību, regulāri to pārbaudīt. Ja es atcerieties pagājušajā svētdienā, es runāju par to, ka mums vajag regulāri mazgāties grēksūdzē, nākt Dievu priekšā, nožēlot savus grēkus, lai mūsu sirds vienmēr būtu mīksta un padevīga Dieva rokās. Raugaties, lai neviens neatkrīt no Dieva žēlastības. Mums jāsaprot, ka mēs esam pestīti no Dieva žēlastības un cik dārgi maksāja mūsu pestīšana. Mēs esam dārgi atpirkti. Jēzus izlēja savus asins pie krusta, lai mēs varētu saņemt piedošanu, būt Dieva bērni, dzīvot mūžīgi. Viņš bija nevainīgs. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par pestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tas dārgi maksāja. Jēzus izgāja caur eli, lai mums nekad nebūtu to jāpiedzīvo. Jēzus piedzīvoja to, ka tēvs, viņš bija atdalīts, atšķirts no tēva. Pie krusta viņš sauca Eloi, Eloi, lama sabachthani. Šie vārdi sagrauž sirdi. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Dievs viņu bija atstājis, jo viņš bija kļuvis par grēku. Viņš bija melns un netīrs, aptraipīts ar mūsu grēku. Bet Dievs pieņēma viņu upuru. Un tagad Jēzus sēž pie tēva labās rokas, un viņam ir vārds pār visiem vārdiem. Un ik viens, kas piesauc viņa vārdu, tiks glābts. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Sapratīsim, cik dārgi mēs esam atpirkti, cik liela ir viņa žēlastība. Mēs neesam pelnījuši pestīšanu. Nē, mēs esam pelnījuši sodu un nāvi. Bet tajā vietā Dievs mums piedod. Un tāpēc mums ir teikts, raugaties, lai neviens neatkrīt no Dieva žēlastības. Nekad neaizmirst, no kurienes tu esi nācis. Un nekad, mīļais draugs, nedomā, ka tu esi pelnījis pestīšanu, tu neesi. Tā ir Dieva brīva dotā dāvana mīlestībā tev. Neņem to lēt. Saprot, cik ļoti Dievs tevi mīl. Un lai tavs sirds vienmēr ir mīksta un padevīga Dieva rokās. Dārgais un mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo jauno dienu. Mēs pateicamies, Kungs, par Tavu vārdu. Paldies par mudinājumu būt nomodā par sevi. Palīdz mums raudzīties uz sevi vienmēr, lai mūsu sirds nekļūst ciet. Kungs, lai tā būtu mīksta un padevīga vienmēr Tavās rokās. Tik viegli mēs atkrītam. Tik viegli mēs padodamies grēkam, un mums ir žēl to. Un mēs lūdzam, Kungs, stiprina mūsu ticībā. Stiprina mūsu apņemšanos kalpot Tev, dzīvot Tev, godināt Tevi ar vārdiem un ar darbiem, ar domām. Mēs visu, Kungs, pakļaujam Tev. Mēs sevi no jauna šodien nododam Tavās rokās kā dzīvu, svētu, Tev tīkam upuru. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā. Lai pareizi saprast, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Kungs, apžēlojies. Kristus apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Mēs aizlūdzam par mūsu pasauli, mēs aizlūdzam par mūsu zemi. Svētī mūsu valdību un valdnieks, dod viņam goda prātu un gudrību. Kungs, apžēlojies pār Ukrainu. Mīļais debes Tēvs, esi žēlīgs. Apžēlojies pār citām valstīm, sevišķi Baltijas valstīm, kas mums ir tuvu un mīļas pie sirds. Mīļais debes Tēvs, pasarg mūs no ļaunā. Kungs, mēs aizlūdzām par tiem, kas Tevi vēl nepazīst, un mēs lūdzam, lai daudzi šodien nožēlot savus grēkus un atgrieztos pie Tevis. Paceļam Tavā priekšā slimos, vientuļos, nabagus, atraitnes, bārenīšus. Tos, kas ir sērās, kam ir grūtības, bēdas, ciešanas, uzliec savu roku. Tos, kas maldās savu dzīvi bez jēgas. Mīļais debes Tēvs,
atgriez uz pareizā ceļa. Es aizlūdzu par katru klausītāju, pateicos par viņiem, un kungs, lai mīlestība vairojās. Un uzklausītāju, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies. Ar Dievu palīdzību ceru, ka tas būs atkal rītdien.